Čau! Skatoties kalendārā, ir sākusies grila sezona, kaut gan laikapstākļi šad un tad par to neliecina, bet veikalu plauktos ir parādījušies produkti no Grill & Fun, un šodien mēs pagatavosim brīnišķīgus Cēzara salātus ar grillētiem labumiem. Tā, par cik šiem Cēzara salātiem mēs liksim klāt grillētu gaļu, uztaisīsim tos vēl latviskākā gaumē un grauzdiņu taisīsim no saltskābmaizes. Sāksim ar to. Lai mums maizīte būtu ar mazliet odziņu, mēs šoreiz izmantosim čili eļļa un tā piedos pikantās notis mūsu grauzdētajai maizei. Tā, šoreiz es ņemu Himalaju sāli. Mazliet pārkaisam pāri. Ņemam mūsu maizīti un grauzdējam krastī. Kamēr vārās ūdens olā, mēs jau dosimies tālāk receptē un sagatavosim ķiršu tomātiņu. Olas vienmēr liekam verdošā ūdenī, tā ir vieglāk noteikt gatavošanās laiku. Un šajā gadījumā es olas vārīšu 8 minūtes, kas būs tuvu cieti vārītām olām. Rekādi skaistuļi. Ņemam ārā mūsu sterilizēto olu, izmantosim to Cēzara mērcē. Es gatavošu no veselas olas, viena teikarota kārtīga. Salātiem mums viss ir gatavs, mēs varam doties grillēt gaļu. Tā, ogle mums ir iekūrusies, un mūsu Cēzara salātam es šodien izvēlējos cāļa šašliku maigā diļļu marinādē. Mums saltskābmaize un visas tās labās lietiņas forši ies kopā. Olas mums ir gatavas, gaļa sagriezta, liekam iekšā salātlapus un būs gatavs mūsu salāts. Klasika, bet neklasiskā izpratnē. Lai jums forša grilēšanas sezona un atceramies, ka laikapstāklis nekad nav šķērslis.